Bet tomēr atgriežoties pie tās valsts pārvaldes, es nevaru nepajautāt tomēr profesionāļu viedokli par Air Baltics ir tāds uzskatāms piemērs, caur kuru attiecīgi var padomāt par kopējo valsts kapitāla sabiedrību, valsts un pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldību. Mums diezko neveicās. Air Baltica stāsts rāda. Dažādi. Es teiktu, ka ir kopīgais un ir ļoti atsevišķais un individuālais. Bet kopumā kā vērtēt un kas ir tie atsevišķie gadījumi, kuri tomēr... Individuālais jāsāk ar to, ka man liekas, ka es vismaz uztveru kā Air Baltica Latvijas lepnumu. Tas ir vienīgais, kas mums ir atšķirīgi labāks nekā Igauniem un Lietuviešiem. Aviācija tā ir plaša nozare, un viņa izpilda lielu pienesumu Latvijas ekonomikai. Un aviācija kopumā pasaulē nav sevišķi ienesīga. Viņai ir savi lieli izaicinājumi un ir ļoti maz, ļoti pelnošas aviokompānijas, un viņas ļoti specifiskas. Par Emirates un Turkish nerunāsim, tas ir atsevišķs stāsts. Līdz ar to aviācija nav kripto protams, veiksmes. Un savukārt, kas ir kritiski, ko es uzskatu, kur teiksim, nezinu, manas BDO smadzenes skatās uz to un domā, acīm redzot, vajadzētu pirmkārt noskaidrot, kļūdu labojumu izdarīt un kaut kā ātri ķerties un saprast, kā saprotot kļūdas. Jo ir tāds princips, ja tu sistemātiski dari vienu un to pašu, un ir negatīvs rezultāts, un turpini to darīt. Tu nevari sagaidīt, ka pēkšņi būs ar dārgu floti, ar dārgu benzīnu lidot uz daudzām valstīm par ķiršīšu cenām. Acīm redzot, nav uzvaras formula. Nav. Kaut kas jāmaina tajā visā kombinācijā. Un tad ir jautājums, ko un kā. Jo aviācija tā ir specifiska nozare. Mēs šeit Latvijā benzīna aviācijas degvielas cenas nevaram ietekmēt. Bet ir vienmēr, jebkurš bizness sastāv no divām daļām - ieņēmumu un izdevumu.